Čau labākā fitnesa kanāla podkasta 3. sērijā. Tie, kas klausās, protams, to neredz, tie, kas skatās, redz, man ir uz galvas ir mana LED izkārtnīte. Atradām arī LED izkārtnītē vietu. Manuprāt, vieta ir tīra laba. Kādreiz man ir uz galvas, visi smuki redz, kad liek tos priekš uz atpakaļ. Arī viss mums ir forši redzams. Tātad LED izkārtne, fitnesa kanāls LV. Ja tu gribi iegādāties labākos, uztur bagātinājās, protams, zini, kur to jāiet. Fitnesa kanāls.lv un par ko tad šīs dienas podkastā? Tātad podkasts numur 003. Vairākas tēmas. Neesi lohs un nedzer. Par atkarībām. Kas ir atkarības? Kādi ir risinājumi? Par disciplīnu, par kalorijām. Tieši par kaloriju deficītu, par to, ka iekļauties kaloriju normā, kā arī par ēdienu izvēli un to, kā tad noturēt svaru. Jo būsim godīgi, diēta nav tā grūtākā daļa. Diēta, es domāju, svaru zaudēšana. Grūtākā daļa ir noturēt to svaru, nevis noturēt to, bet nomest to svaru arī noturēt, vai ne? Tieši tā, labi. Ķeramies pie lietas. Tātad pirmā tēma, kurā mēs ejam cauri, kas iegūst ļoti plašu rezonanci sociālajos tīklos, neesi lohs, nedzer. Šo video es biju ielicis vairākas reizes, šādas video īstenībā sākumā es sāku likt tos video, jo es pats domāju, es nedzeršu kaut kādu periodu, nebija, zin kā, tagad beigās dzērājs bija, bet, zin kā, pa weekendiem tāpat gribējās tur pāris saliņas iedzert, 5, 6, mums kādu visīt iedzert. Katrā ziņā es sapratu, ka tas nedaudz traucējas par mani, traucēja manai attīstībai. Par sportu varbūt tajā brīdī nebija runa, tieši vairāk par naudas pelnīšanu karjeru. Es sapratu, man šķiet pie mieras. Es tos video sāku taisīt vairāk ar domu sev. Vairāk tā doma, un ja es teikšu, ka dzer tikai lohi, tad es sevi īsti negribēšu asociēt ar lohiem, un es nedzeršu. Izdevās man tas ļoti veiksmīgi. Sāks tos video taisīt, tev brīdīs, laikam, vispār pat tālīgi neiedzeru, ko 4-5 mēneši. Un tad video tā lēnām video, kur gāja. Un tad vienā brīdī, ko es sapratu, ka īstenībā tas iegūst arī tādu jau nelielu atpazīstamību arī vispār sociālos tīklos. Un tad vienā brīdī es ņēmu, un tas brīdis bija 31. decembris, rīts es sapratu, super iespēju, uztaisīšu video, ja tu šodien dzersi, tu esi lohs. Video kaut kādu 4000 share, 250 000 skatījumu, nenormāli aizgāja. Un tagad tas jau ir sabiedrībā kā tās teiciens iegājies, ja? To neesi lohs, nedzer, zin, kāds ziņā pus Latvija. Un, manuprāt, tieši tā arī ir. Neesi lohs, nedzer. Ir, protams, saprotams, ka dzert jautri. Tam es piekritīšu, dzert ir jautri. Bet tajā pašā laikā dzeršana ir viena no vidēja latviešu lielākajām problēmām. Un Latvija, manuprāt, vispār ir top 1 vai top 2 alkohola patēriņa Eiropā. Un tas ļoti bremzē daudz cilvēkus. Tas ļoti daudz cilvēkus patur nabadzībā. Ļoti daudz cilvēku kā grib atmest, nevar atmest, neredz jēgu atmest. Un, manuprāt, ļoti svarīgi tīpaši šobrīd sāk par to runāt, jo mums ir tādi influenceri daudz, zin kā, droši vien, kurus arī sauc pa lohiem, kas dzer katru weekendu, liek to sociālos tīklos popularizē, rāda, ka ir baigi forši. Dzert nav forši, dzert tikai lohi un dzert cilvēku un dzīvē nekā interesantāk nav. Regulāri dzer. Protams, skaidrs, ja tur iedzer reiz 2-3 mēnešos kompānijā, varbūt tiešām jautri, zin kā, gribās atpūsties labi, bet ja dzer katru weekendu, tur nav citu vārdu, tas vienkārši lohs. Un par lohiem kā tādiem, zin kā, es par to runāju diezgan daudz un dikti, un pie kāda secinājuma esmu nonācis. Ja tu esi dzīvē sasniedzis visu, ko tu gribi sasniegt, droši dzeru. Es to garantēju, neko vairāk nesasniegs. Bet ja dzīvē neko neesi sasniedzis, tu pelni tur 1000-2000 eiro mēnesī, un tu katru dienu strādā un neko citu neredz, dzīvo no algas līdz algai. Kāda dzeršana? Tu esi sasniedzis kaut ko. Saproti, ir cilvēkam, nekas dzīvē neinteresē, neko negrib sasniegt. Viņi saka, kāda starpība? Pelni 1000, 2, 3, 5, man neko nevajag. Labi, ja tev dzīvē tā, ka toču neko nevajag, labi, zin kā, turpini dzert, bet, manuprāt, tā nav laba praksa. Un vai ir vispār jēga nedzert? Zin kā, citi cilvēki saka, jā, es pamēģināju vienu weekendu, nedzeru 2 weekendus. Es neko nejūtu, kur tā jēga? Un tad es saku, pēc savas pieredzes mēnesis. Mēnesis vispār bez pilītas alkohola ir tas, kas ir tev vajadzīgs, lai tu tiešām reāli sāktu just to efektu. Un kāds ir tas efekts, es ļoti tā īsi, precīzi izstāstīšu, tātad, lai visi var saprast, tātad, ja tu nedzers maz mēnesi.
Tu celsies no rīta bez modinātāja, tu precīzi zinās, kas tur jādara, tu to darīsi, tev tas sanāks un tu sasniegsi to, ko tu gribi sasniegt. Ja tu reāli uzliksi savu plānu, galvā es gribu izdarīt to, man jāizdara tas, tu katru dienu celsies bez modinātāja, motivācijas, pilns, iesi darīsi un tā viss sanāks. Tā ir tas vienkāršākais veids, kā es to varu noraksturot, jo tajā brīdī dzīvē, kad es nelietu alkoholu, un, teiksim, šobrīd arī pēdējo reizi iedzeru 5-6 nedēļām, man sanāk pilnīgi visu, ko es daru. Nu, protams, tāpat rodās kaut kādas problēmas, teiksim, ar uzturu bagātinātājiem, jā, tur bišķiņ aizkavējās, nezinājām pāris lietas, bet kopumā pilnīgi viss, ko es gribu īstenot, vienmēr ir izdevies, ja es tajā brīdī neesmu dzēris un koncentrējies tikai uz to lietu, ko es gribu sasniegt. Un tas ir visiem maniem paziņiem, kas man ir apkārt, tie, kas nedzer un konkrēti zina, ko viņi grib, visu sasniedz. Tie, kas dzer, jā, kāds varbūt kaut ko sasniedz, bet īstermiņā, ilgtermiņā tāpat nekad tas nestrādā. Un cik tad bieži vispār var dzert? Manuprāt, optimāli būtu, zin kā, tu izdomā, ko tu gribi sasniegt. Teiksim, mēs tagad gribam palaist uzsvaru bagātāju brandu. Tā ka visi produkti būs uz vietas, viss mums palaist, tas kopā būs aizņēmis uz 3-4 mēnešus, tad jā, ja es gribēju, zin kā, es tur varēšu iedzert. Manuprāt, iedzert var tā, ka tu esi kaut ko sasniedzis. Un tos periodus, kamēr kaut ko sasniedz, var sadalīt. Tur 2 mēneši, 3 mēneši, kādā varbūt 4, bet katrā ziņā dzert biežāk kā reizi 2 mēnešos un tā ritīgi iedzert, manuprāt, ļoti slikti. Tā ir dzīve, kur netiks. Manuprāt, dzīvē ir svarīgi kaut kur tikt, jo, zin kā, savādāk kāda jēga dzīvot, ja mēs dzīvojam, bez nekāda mērķa. Un īstenībā tāda interesanta lieta. Es šobrīd ražoju uzturu bagātinātājus, fitness kanāls vēl vajag, viņus var pasūtīt. Un daži tā prikala cilvēki man saka, vajag komplektu lohiem, neesi lohs, kaut kādu komplektu, davai domā, kaut ko vajag. Es sākumā, zin kā, domāju, davai, ka prikala pēc uztaisīšu komplektu. Un tas domāju, pagaid, prikala pēc. Nē, prikala pēc dzīvēm, ko nedaru, davai vajag reāli domu, tiešām kaut ko. Un tad es sapratu, kuros brīžos vispār cilvēks dzer. Es pēc sevis, kad man, teiksim, gribās iedzert. Tad, kad es esmu pārguris, es slikti guļu, es esmu pārtrenējies, es neesmu atjaunojies, man beigās stress. Tātad, ko mums vajag? Mums vajag samazināt stresu, un tādā gadījumā cilvēks dzers mazāk. Ļoti labi ideja. Tātad es izveidoju šobrīd uzturu bagātāju komplektu. Viņš gan vēl no mājaslapā. Viņš mājaslapā būs tā, ka būs jaunie produkti, tas ir attiecīgi pēc kaut kādām nedēļām, 4 līdz 6 nedēļas. Un kas ietilps uzturu bagātāju komplektā? Sastāv no 2 daļām. Pirmā daļa ir miega daļa. Miegam ir teanīns, gaba un triptofāns. Ātrāk iemiksi, ciešāk gulēsi, labāk atjaunosies, labāk izgulēsies. Pirmā lieta, lai varētu izturēt stresu, ir laba atjaunošanās. Tad šis ir pamats. Un tad otrais no rīta. Lainsmēna, tirozīns un kreatīns. Attiecīgi, to strādās labāk galva, tu būsi enerģijas pilns, tev būs pozitīvāks domas galvā, un tu gribēsi vienkārši iet un darīt kaut ko. Attiecīgi, šis te komplekts, ka tu esi mazāk noguris, tur ir lielāks stress un tur ir motivācija kaut ko darīt. Es ticu, ka tiešām cilvēkiem, kuri vēlās beigt dzert, bet tāpat tik laikam iedzer, nenormāli palīdzēs. Es tiešām esmu pārliecināts, tāpēc būs komplekts, neesi lohs, būs viņš pēc kurām 4, 5, 6 nedēļām mājaslapā. Un es domāju, ka viņš tiešām palīdzēs cilvēkiem. Bet vispār mēs runājam par atkarībām kā tādām. Kas ir atkarība? Un šī ir tā ļoti interesanta lieta. Cilvēki gan vienmēr domā nepareizi. Cilvēki domā, ka atkarība ir problēma. Bet nē, atkarība nav problēma. Atkarība ir risinājums. Atkarība ir risinājums problēmai. Un kad tu sāc par to domāt šādi, nevis atkarība problēma, kā es tagad beigšu dzert, bet kad tu sāc domāt šādi, kad tātad atkarība ir risinājums manai problēmai. Kas ir mana problēma, kāpēc es dzeru, kāpēc, teiksim, narkotikas lietoju. Un tad saproti, man stress vienkārši par daudz. Un tad tu risini to problēmu, kas ir stress. Jo pilnīgi vienmēr, kad tu mēģini risināt problēmu, teiksim, alkohols, tu nekad neatrisinās. Kāpēc? Jo tā nav problēma. Tas ir risinājums. Tāpēc ir jāatrod īstā problēma un atrast to bieži vien ir grūti. Un bieži vien tā problēma varbūt vienkārši visu dzīvi kopumā. Smagi trenojies, smagi strādā, kaut kādas negaidītas lietas noteikti, negatīvas dzīvē, kā visiem notiek. Pārāk liels stress, tos ķermenis netur tādu stresu, varbūt es vitamīnu deficītā, minerālu deficītā, kārtīgi netrenējies, neesi norūdīts par stresu, teiksim tā, vienkārši salūsis, sāc dzert. Ļoti tāda laba lieta, kas man arī ir palīdzējusi, kas man patīk, ir elpošanas vingrinājumi, ir Wim Hof elpošana. Var pasīties, tas Džeks Vims Hofs, kad pasaules rekordu viņš ir uzstādījis, nakti, kaut kādos -20 grādos ārā tur notusējis. Ūdenī tur nosēdējis ledus, tur tur stundām, un nezinu, vai stundām, bet, nē, laikam jā, stundām. Un viņš rāda šo elpošanu, kas principā ir ļoti tādas dziļas, 30 ātras ielpas, izelpas, beigās izpūt gaisu, vienkārši turi.
Un sajūta ir tāda, ka to pilnīgs klusums ap tevi parādās. Un tajā brīdī, kad taisās dziļās ielpas izelpas, tu, protams, galvu norēpes, jutīsies ļoti dīvaini, bet tas tiešām ir tā vērts, ir ļoti interesanti elpošanas, arī pirmoreiz uztaisīju. Nesapratu, kas es vispār par prikolu, bet man baigi patīk, tas man baigi palīdzēja, tīpaši brīžos, kad man bija liels stress. Un tas kaut kā norūdīja pēc stresu. Tagad uz elpošanu īsti vairs netāju, es neesmu taisījis, manuprāt, kaut kādu gadu jau, bet tas, manuprāt, ir iedevis man tādu baigos stresa rūdījumu. Teiksim, varbūt tā. Tā kā iesaku visiem izmēģināt. Un disciplīna. Disciplīna arī īstenībā tas, kas tevi notur. Tas, kas tevi notur, teiksim, tur alkoholu nelietot, narkotikas nelietot. Bet kas īsumā ir disciplīna? Jo disciplīnā mums ir kas? Plāns, kuru tu ievēro. Disciplīna nav nekas cits, tas vienkārši plāns, kuru tu ievēro. Un tad, lai būtu disciplīna, lai būtu plāns, ko ievērot, ko tev vajag? Tev vajag plānu. Lai tev būtu plāns, tev vajag mērķi. Tas, ko es stāstīju iepriekšējā podkastā, kā mēs sasniedzam mērķi, kā mēs nosakām, protams, katrs nosaka, kā grib, bet kā mēs sasniedzam, mēs sadalām pa mēnešiem, pa nedēļām, pa dienām, tad mēs saprotam, kas mums ir jāizdara katrā dienā. Tā kā disciplīna, tas ir vienkārši tas, ka mēs ievērojam šo plānu, kuru mēs esam uzstādījuši, izveidojuši. Bet, lai mēs plānu izveidot, mums vajag mērķi. Un tad mēs atkal atgriežamies atpakaļ pie tā, ka cilvēks dzer tikai tad, ja viņam nav mērķis, viņa dzīve ir bezmērķīga, viņam garlaicīga, viņš nezina, ko darīt. Jo vienīgā lieta, kas strādā pret alkoholismu, nekāda kodēšanās nestrādā, nekāds zāles nestrādā, vienīgā lieta, kas strādā, ir tā, ka tu atrod kaut ko interesantāko darīt. Tikai šeit elementāri, kaut ko interesantāko darīt, bet točni es taču dzeru tikai tad, kad man ir garlaicīgi. Kā būtu, ja es atrastu kaut ko interesantāko darīt. To es iesaku tev atrod kaut ko interesantāko darīt. Un tev vienkārši negribēsies dzert. Bet sievietēm varbūt vieglāk. Džekiem tas ir grūtāk. Es nezinu, kā tev, bet visas lietas, kas ir interesantas, man prasa daudz naudas. Attiecīgi, ja nav vismaz, teiksim, 5000 mēnesī, tu nevari baigi neko padarīt. Un kāds teiks, jā, 5000 Latvijā nevar visu nopelnīt. Nē, pagaidi, visi, protams, nevar. Bet atceries, ka 90% cilvēki ir bezmērķīgi sliņķi. Atceries to, tu vari nopelnīt 5000. Visi nevar, tam es piekrītu, protams. Ir vajadzīgi cilvēki arī strādā veikalos, pa sētniekiem, un pelna to pāris simtus. Bet jebkurš cilvēks kā indivīds var nopelnīt 5000 Latvijā. Tas nav grūti, vienkārši jākļūst par ekspertu. Tā ir tēma nākošajam podkastam, kā kļūt par ekspertu un pelnīt vairāk kā 5000 mēnesī. Tā ir ļoti interesanta tēma, kurai pieskarsimies par naudas tēmām, biznesa tēmām, arī, es domāju, turpmāk nākošajos podkastos, jo tas ir ļoti saistīts ar šīm atkarībām, teiksim, ar dzeršanu. Jo visi cilvēki, kurus es zinu, kam beigā problēma dzeršanu, neviens nepelna daudz, visi pelna, izdzīvot var, zin kā 2000 Latvijā, tu dzīvo ok, tu ir kaut kāda mašīna, tu ir ok dzīvoklis, it kā tu tā kā visam pietiek. Bet, nopirkt Porsche, nezinu, tu nevari, normāli moci mašīnu, tu vēl kaut ko dzīvokli, tu nevari nopirkt, tu īrē. Īsti it kā tu tā nauda ir, it kā 2000, labi, it kā tev ir, bet, kad tu sāc bišķiņ kaut kur, atpūsties, to pēkšņi viss nauda nav, un tu aiziet patusēt, tur ieslīgst parādos un vēl kaut kas, starp citu. Man draugi paziņas, kuri ņēmuši SMS kredītus, lai aiziet patusēt piekdienā, varētu ieraut, vai ne? Tā kā ļoti liela tā problēma Latvijā mums ir dzeršana. Un ja tu esi džeks, un tu tiesies 10 000 mēnesī, es domāju, tu nekad vairs negribēsi dzert. Tu būs ļoti jautri, tu atradīsi tik daudz dažādas lietas, ko darīt. Labi, esam beiguši par atkarībām, par dzeršanu, vai ne? Vidējā latviešu lielāko problēmu. Kas ir otra vidējā latviešu lielākā problēma? Resnums. Liekais svars. Kā lieko svaru nomest? Veids ir tikai viens. To sauc par kaloriju deficītu. Un kas ir kaloriju deficīts? Kaloriju deficīts ir brīdis, kad tu patēri vairāk kalorijas, nekā tu uzņem. Deficīts, kaloriju deficīts. Un kas ir kalorija? Kalorija ir enerģijas mērvienība. Par to runājām vairāk pirmajā podkastā, nedzirdēju.
Aiziet apskaties pirmo. Tātad kalorija ir enerģijas mērvienība. Tātad mēs esam enerģijas deficītā. Un, ja mēs esam enerģijas deficītā, ķermenim tā enerģija ir jākompensē, no kaut kurienes jāņem. Un viņš ir ņem no kurienes? No taukiem. Jo kas ir tauki? Mūsu enerģijas rezerve. Tātad, lai mēs tērētu mūsu enerģijas rezervi, kas mums ir te uz vēdera, mums vajag patērēt vairāk enerģiju, kā mēs uzņemam. Ļoti loģiski, bet loģiskā domāšana nav cilvēku stiprā puse bieži vien. Bieži vien cilvēki klausās kaut kādos tur stāstos, tur mītos, jau loģiski nedomā. Tā kā atceramies, domājam loģiski. Par kaloriju deficītu. It kā vienkārši pateikt. Tagad sāc tērēt vairāk nekā tu uzņem. Labi. Sāk tērēt vairāk, kā es uzņemu. Sapratu. Kā zināt? Kā zināt, cik es patērēju, cik es uzņemu, kā man to saprast vispār? Ir daudz un dažādi kalkulatori, visi viņi ir huņas, neviens no viņiem nestrādā, aizmirst, neņem kāds kalkulators. Ir tikai viens veids, kā precīzi noteikt, plus mīnus precīzi. Tātad visiem cilvēkiem pa lielam svars stāv uz vietas. Kāds rasnāks, kā cilvēks, bet pa lielam cilvēkiem svars nemainās. Ko tu dari? Tātad tu saskaiti kalorijas, tu būs jāskaita kalorijas, saskaiti kalorijas, tu apēdi dienā, katru dienu 20 nedēļas no vietas. Izdala 14. Tu saproti, cik tu uzņem. Pieņemsim, tās ir, ņemam 3000 kalorijas tu uzņem, ja? 3 tu uzņem, tavs svars stāv uz vietas. Labi, tātad, ko tas nozīmē? Ka tu neesi enerģijas deficītā, neesi enerģijas proficītā. Cik tu patērē? Pareizi atbildi, 3000 tu patērē. Un tagad tu gribi nomest lieko svaru, tātad jāpatērē vairāk vai jāuzņem vairāk? 2 varianti. 3000 uzņemam, 3000 patērējam. Ko mēs darām? Kāds labākais variants? Ko es pēc pieredzes novērojis. Veidojam izmaiņas abās pusēs. Mēs gribam nomest droši vien, teiksim, 10 nedēļās 10 kg optimāli izdarām jebkuram. Tātad, ko mēs darām? Nedēļā cik gribam nomest? Tātad kilogramu. Lai nomest kilogramu nedēļā, ko vajag? 7,5 kaloriju deficītu. Dienā pieņemam 1000, lai precīzam rēķināt. 1000 kalorijas dienā vairāk jāpatērē, nekā jāuzņem, un 10 nedēļās nometīs 10 kilīšus. Tātad 500 vairāk patērējam, plus 500 te. 500 mazāk uzņemam. Un šo te mēs varam izdarīt tik smieklīgi vienkārši, ka es brīnos, kāpēc cilvēks tas vidējais ir lieko svaru. Tātad, ko mēs darām? Vidējais cilvēks ēd brokastis, pusdienas vakariņas. Mēs brokastis nēdam, tur mēs ietaupam aptuveni 600 kalorijas. Uzņemam 2400, vidējais brokastis 600. Un izējam stundu garā pastaigā. Tur mēs patērējam 400. Tātad šobrīd uzņemam 2400, patērējam 3400. Elementāra matemātika. Un tas mums dod 1000 kaloriju deficītu dienā. 10 nedēļas minus 10 kg. Tik elementāri. Tu vienkārši neēd brokastis un tu izēji pastaigā. Kas nav saprotams? Nesaprotu. Man nav skaidrs. Man nav skaidrs, kā cilvēki dzīvo lieko svaru, jo tas ir tik vienkārši. Bet no otras puses man ir saprotams. Un kāpēc? Jo cilvēkam ir grūti ēst mazāk. Un kāpēc? Resam cilvēkam. Tievam tas nav grūti. Kāpēc? Resam cilvēkam visdrīzāk ir augsts cukurs, insulīna rezistence un viņam ir kosmosā apetīti. Ir skaidrs, ka tu visu laiku gribās ēst, kā tu neēdīsi. Tu gribās ēst, vai ne? Un ko darīt šādā situācijā? Šādā situācijā nāk talkā uzturu bagātinātāji. 2 veidu. Pirmais – miegs, triptofāns, magnīzs, teanīns. Kāpēc miegs? Tāpēc, ja tu slikti guli, tur paaugstināt apetītes hormonu, tu vairāk apēdīsi. Tātad labi jāatjaunojās. Miegu sakārtojam. Triptofāns, magnīzs, teanīns. Un tagad mēs gribam apetītes nosist lejā. Mēs gribam nevis apetīti nosist, gribam viņu normalizēt. Lai normalizētu apetīti, vajag normalizēt cukuru un dabūt nost insulīna rezistenci. Ar ko mēs to izdarām? Protams, ar sportu liekas ar nomešanu, bet te mums ļoti labi tālāk nāk berberīns, visiem Latvijā zināmais uzturu bagātinātājs, un alfa liposkābe. Alfa liposkābei cukuru normalizējošās īpašības, teiksim, tā ir stiprāks pat nekā berberīnam. Tā kā alfa liposkābe apetīti teoretiski varētu nosist labāk. Bet berberīns labāk holstrīnu dabūna lejā, alfa liposkābe to nedara, tā kā abiem diviem kopā viņam superīga sinerģija ieteikt. Abus divus un arī šos miegu uzturu bagātinātājus. Starp citu, Fitness kanāls LV mums ir izveidos komplekts svāra zaudēšanai 3 mēnešiem. Un tā tad esam pieslēgušies uzturu bagātinātājus, nēdam brokastis, ejam no rīta stundu garā pastaigā, 10 nedēļas, minus 10 kilīši. Elementāra matemātika, vai ne? Elementāra matemātika skolā. Matemātika man īstenībā mīļākais priekšmets, vislabāk arī padevās. Tā, un cik tad liels kaloriju deficīts ir normāls? 1000 ir maksimums. 500, es teiktu, ir minimums. Kāpēc? Pie 500 zaudēs 2 kg mēnesī, pie 1000 zaudēs 4 kg mēnesī. Mazāk kā 2 kg mēnesī to nemotivēs, zin kā, ēst mazāk, to vajag kaut jūtamu efektu redzēt. Un jūtams efekts parasti -1 kg nedēļā.
Bet, ja tev ir lielāks kaloriju deficīts, kā 1000 kalorijas dienā, tu jutīsies vārgi, tu galva slikti strādās, tu nebūsi motivācija ko darīt, tu būsi depresīvs. Tā kā lielā kaloriju deficīta arī netaisi. Un pie lielā kaloriju deficīta bieži vien deg nost vairāk muskuļi nekā tauki. Kā tad mums tajā kaloriju normā iekļauties? Labi, teiksim, mēs jau pirms tam neēdām brokas neēšana nav variants. Kā mums iekļauties kaloriju normā? Tie varianti, zin kā, tie varianti ir daudz un dažādi. Pateikšu pāris. Pirmais. Fastings. Kas ir fastings? 16 stundas neēst, 8 stundas ēst, tas ir parastais fastings. Tā principā ir brokastu izlaišana. Un tas strādā cilvēkiem, kas ēd brokastis. Ja tu brokastis neēd, tu tā jau ēd tikai teiksim, no 12 līdz 8, tev vienkārši nestrādā, tu jau fasto. Un lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji īstenībā fastā, tagad tas ir smieklīgi. Mēs to saucam par fastingu, ja super zinātniskais fitness termins, īstenībā to gan visi jau dara. Tā kā bieži vien tie nosaukumi izdomātie jaunie ir diezgan smieklīgi. Bet ir viens cits interesants fastinga veids. Neēd 24 stundas reizi nedēļā. Un ko tas tev izdarīs? Tas tev uztaisīs 15, nevis uztaisīs, bet samazinās vidējo dienas kaloriju, uzņemto kaloriju skaitu par 15%. Tātad, ja tu ēd, teiksim, visu laiku, 3000 kalorijas tajā dienā, ja? Tad tu izdomā vienu dienu neēst vispār, noņemam 15%, cik sanāk? 450, sanāk 2650. Tātad mēs esam nonākuši atpakaļ pie tā paša. Tātad, ja tu ēd tikai 2 ēdienas dienā un apēd 3000 kalorijas, tagad tu vienu dienu neēd vispār, pārējās dienas uzturu nemaini. Tu reizi to pašu tik daudz, no rīta pieslēdz pastaigu, un arī tā būs minus 10 kg 10 nedēļās. Tā kā tu redzi, tie varianti ir daudz un dažādi, nav tās viens pareizais variants, vienkārši izvēlējies to, kas tev patīk. Nu, pēdējais variants, kas man labāk patīk, kas cilvēkiem visvieglāk arī izdodas, izvēlējies gaļu. Gaļu kā galveno uzturu vielu savu. Ēdienu veidu drīzāk nevis uzturu vielu. Ēd gaļu mazāk visu pārējo. Kāpēc? Gaļā daudz proteīns rada sāta sajūtu, būs sāta sajūta, daudz neēdīs, uzturu bāzē uz gaļas. Es diezgan pārliecinās, ka tu nometīs lieko svaru, tā kā bāzēm uztur uz gaļas, it kā nekas sarežģīts, vai ne? Un par tiem ēdieniem, par to ēdienu izvēli, ja? Kā vispār izvēlēties ēdienus? Nu, pirmā lieta, ko es neieteiktu cilvēkiem izvēlēties, ir piena produkti. Kāpēc? Piens domāts teļiem. Piens nav domāts cilvēkiem un nevajag pārliecināt savādāk. Pilnīgi kurš cilvēks, kurš lieto piena produktus lielā daudzumā, pumpas, slikta pašsajūta, pušās vēders, tas ir visiem. Protams, skaidrs, ja tu dzer puslitru pienu dienā vai pēc 150 gramu sieru, tev nekas nenotiks. Bet ja tu dzer proteīnu kokteļus vai proteīnu, tur 2-3 dienās, tev garantēju, tu vienkārši vēders apsāsies ļoti ātri, sāk sāpēt locītavas, elkoņi, te locītavas, kaut kāds pumpiņas uzmetīsies, būs tāds aizkaitināts, un tas ir piena produktu negatīvi, tā ir piena produktu negatīva ietekme uz cilvēku. Piena produkti nav domāti cilvēkiem. Un tad citi saka, jā, bet visi dzer pienu, kad ir mazi. Jā, bet tu neesi mazs, tu esi pieaudzis cilvēks. Un neviens zīdītājs nedzer cita zīdītāja pienu. Kur tu esi redzējis, ka, teiksim, kaut kāds zīdītājs, teiksim, tur uz cūkas, jā, lielas cūkas, tagad kūtī iet pie govs un piensūds no pupa, beidz aksīties, tā nenotiek, tā kā beidzam aksīties ar to pienu. Tas, ka tas ir ienācies no kādām seniem laikiem, jo vienkārši visi latvieši mira badā, tāpēc, ka nevarēja, reāli viņam nebija ko ēst, viņi izdomāja govu nekalsim nost, bet dzersim pienu, tā mēs to govu ilgāk izvilksim, nenozīmē, ka tas ir jāturpina darīt. Ir ļoti daudz stulbu paradumu latviešu tautē, ko cilvēki turpina darīt un saka, jā, bet man tur senči, veci senči tā darīja. Teiksim, tas dažs bērnu suls. Tur nav nekas maģisks, parasts šķidrums no koka, nav tur nekāda tur supervitamīna un vēl kaut kas. Ja būtu sen no tā, jau būtu uztaisīts uzturu bagātinātājs, no viņa pelnīt miljonus, aizmirst tam par šitām muļķībām. Un viena no svarīgākām lietām, ko es ieteiktu visiem, tas ir pārtikas nepanesības tests. Es viņu uztaisīju, es biju ļoti izbrīnīts, tie pašā laikā nebiju izbrīnīts. Kāpēc? Pirms kādiem 2 gadiem es vienu brīdi ēdu tikai lielopu un ananāsus. Dienā pusotras kilijas lielopu un kaut kāds 2 kg ananāsu. Un es jutos nenormāli sūdīgi un es nesapratu, kāpēc. Es domāju, zin kā, ja mūsu ķermenis pieradīs un pāries, un tā arī nepierada, un tad sēdu tikai McDonald's, es jūtos 5 reizes labāk. Es domāju, kas pa huīņu, kas tagad notiek? Sēdu maķīti, jūtos perfekti, ēdu ananāsu, jūtos sūdīgi. Kāds tā var būt? Aizgāju uztaisīt pārtikas nepanesības testu, nepanesmība uz ananāsu, nepanesmība uz piena proteīnu. Es domāju, skaidrs, izdara veidu proteīnu, paliek sūdīgi skaidrs, sēdu ananāsu, jūtos sūdīgi skaidrs, tā kā visiem iesaku uztaisīt šo testu. Nav lēts, maksā 200 eiro, bet noteikti iesaku vienreiz dzīvē, ka jāuztaisa.
Tas tā būs uz visu dzīvi. Tu visu dzīvi zinās, ko tev labāk neēst. Un kā tad noturēt sasniegto svaru? Kā mēs noturam svaru? Noturēt svaru ļoti viegli. Ko es ar to domāju? Nomest ir grūti, bet ja tev ir nomests, kas tev jādara, tad vienkārši katru dienu jāpasporto. Īstenībā, ja tu nomet svaru, tu katru dienu varēsi kaut kā maķīt, bet ja tu katru rītu izies stundu pastaigā un 3 nedēļas aizies uz zāli, es domāju, ka tos svars kritīs. Un ja svars kritīs, tad svars stāvēs uz vietas. Es neticu, ka tos svars sāks augt. Vēl viena ļoti svarīga lieta, ko es iedomājos, ko es ielikšu droši vien kādā nākošajā podkastā, tas varētu būt arī vairogdziedzers, par ko es varētu nedaudz vairāk pastāstīt. Ņemot vērā, ka mēs arī šobrīd varam vaļā hormonu klīniku, kas tieši strādās ar hipotirozes un hipertirozes pacientiem. Vairāk, protams, hipotiroze, kas ir hipotiroze, ka tu neizstrādāsi pietiekami daudz T3 un T4 hormonu. Vai ir izstrādājis pietiekami daudz T4, un viņš nepārvērš pietiekami daudz T3, bet es gan nezinu, vai to sauc par hipotirozi. Jo vairogdziedzers izstrādā to hormonu T4, un T4 hormonu ķermenis pārvērš uz T3 hormonu. T3 hormons daudz jaudīgāks T4, un abi šie hormoni regulē to vielmaiņu. Ja tev ir problēmas ar vairogdziedzeru, ar šo hormonu izstrādi vai pārvēršanos no T4 uz T3, tev vienkārši ir ļoti lēna vielmaiņa. Un tas ir vienīgais gadījums, ka mēs klīniski varam teikt cilvēkam lēna vielmaiņu. Un tu vari darīt, ko tu gribi, palielam, svars vienkārši nekritīs. Kas jādara tādā gadījumā? Notestēt T3 un T4 TSH, pie reizes arī glikozi, jeb cukuru un insulīna rezistenci var notestēt. Nu, ja tie rādītāji ir pazemināti, dodies uz pie kāda endokrinologiem, lai to palīdz. Tā kā mums arī būs šādi speciālisti, principā tā būs tāda endokrinoloģijas klīnika, bet būs arī mūsu principā cits pakalpojumi. Katrā ziņā palīdzēsim cilvēkiem sadzt kārtībā veselību. Un ja arī tev šķiet, ka tev šobrīd nekrīt svars, bet kā visu dara pareizi, aizēj notestēt T3, T4, TSH, paskaties, ļoti iespējams, ka problēma ir tieši tur. Jo, ja tu esi sieviete, pēc 35 ar lieko svaru, tu sporto un svars nekrīt, es teiktu 50 uz 50, ka tev ir vairogdziedzera problēma. Tāpēc, ja, es nezinu kāpēc, bet sievietēm pēc 40 tā problēma ir ļoti daudzām. Nu, ja tieši skatāmies sievietes lieko svaru, jo sievietē nav liekais svars, skaidrs, ja problēma nebūs. Bet ja sieviete ir liekais svars, un viņa sporto un svars nekrīt, es teiktu 50% vairogdziedzers nestrādā. Tāpēc, ka cilvēks jau nav stulbs, cilvēks taču zina, kas ir jādara. Es mazāk bāžu visu mutē, vairāk pasportoju, un ja tu it kā to dari, un rezultāts nav, un vajag pārbaudīt hormonus. Bieži es to nesaku, vai pārbaudīt hormonus, parasti es saku, tu sliņķi beidz slinkot un sāc sportot, bet ja tu jau sporto un tiešām daudz neēd un sporto katru dienu, tā noteikti ir tā problēma ar vairogdziedzeru. Šodien laikam esam pabeiguši, skatos, ka man te tādas epizodes principā uz 30 minūtēm sanāk, 30 minūtes, manuprāt, startam, zin kā, pirmie podkasti. Tas man ir optimāli. Varbūt pēc tam mēs celsim laiku, bet, lai celtu laiku, zin kā, vajag viesus kaut kādus studijā. Cik tu man te studiju, vairāk man tās pagrabs. Mēs ar Romiju runājam, ka Romiju uzaicināsim startā kā viesi. Bet man ir plāns varbūt šo te manu pagrabu, kas īstenībā nav mazs, viņš ir kaut kādi tur 3x4 metri, 12 kvadrātmetri, vajag iekārtot kā podcastu studiju, jo ir te tīri klus, manuprāt, varbūt var uzlikt kaut ko pret sienām, lai notiek liela atbalsts, lai ir bišķiņ tās klusāks. Un man tāds durvis ir ar režģītu, varbūt jāpieliek kaut ko priekšā, zin kā, ja kāds kaimiņš nāk uz savu pagrabiņu skatīties, kas ir, lai neiztraucē, ja? Bet tā vispār man šie podcasti, šis ir tikai 3, man tīri labi patīk. Manuprāt, šis te garais saturs tīri labi arī izglīto cilvēkus, jo liela daļa cilvēku man redzējuši tikai TikTokā, kur saku, beidz dzert, beidz drošīt, un domā, ka varbūt viss mans saturs ir tāds, bet tomēr galvenā, jo tā man doma ir cilvēks izglītot, nevis teikt, ka viņi ir lohi. Tas ir noteikti pats galvenais, kā arī šobrīd ir fitness kanāla brands, uztur bagātinātāji, un es viņu attīstu daudz un dažādos veidos, un viens ir affiliate mārketings. Tie ir cilvēki, kas reklamē manu brandu, un ja caur viņu linku ir pirkums, viņš dabūna procentu. Un šie cilvēki arī izmanto manus video, taisa no viņiem kaut kāds lipina, tur grājas lipina, liet TikTokā, un es domāju, ka šie podcasti ir superīgs saturs priekš viņiem, ko likt kopā un lipināt. Un tāpēc es viņus filmēšu daudz. Varbūt sāksim kaut kāds viesus aicināt, bet man vajadzētu, zin kā, labāk lielāku galdu. Man šeit tāds maziņais galds. Maziņais galds vienīgais, kas mājās bija, ko varētu atnest. Jā, man arī citi galdi mājās, nav tā, ka mājās bez galda tagad palika, bet domduši un saprat, vienīgais tāds nesamais prom galds. Tā kā padomāsim par studijas attīstību, padomāsim par viesiem, ja to podcasts patika, noteikti ielaikojas Spotify vai YouTube subscribe.
lai nenokavētu nākošos, izdelduši arī draugiem linkus, saka, lai draugi nāk skatās. Ja nu tu esi viens no cilvēkiem, kas ir jaunietis, kas vēlās piepelnīties un zina kaut ko par affiliate mārketingu vai grib uzzināt, droši var dot ziņu, atsūtīt, kāds ir tavs pārdošanas plāns. Telegramā man atsūtīt, man numuru atradīs, mājaslapā apakšā būs. Un izskatīsim, varbūt varam tevi uzņemt, jo tas ir superīgs veids, kā pirmkārt man augot savu brendu, otrkārt kā cilvēkam iegūt papildus zināšanas par pārdošanu mārketingu, un dažkārt kā cilvēkam nopelnīt papildus naudiņu, ja sanāk. Bet atceries, ka lielākā daļa affiliates nesanāk, viņi nenopelna neko, bet tie, kas nopelna ļoti labi. Un pats galvenais, varbūt jau pat nevis tā nopelnīšana, bet tā mācīšanās, jo arī, teiksim, pēdējie 4 gadi, kur es strādāju uzņēmumā, neteiksim, kad es tur pelnīju miljonus beigās. Pelnījis ok, bet nebija nekas super tur izcils. Tomēr tajā pašā laikā iemācījos super daudz noderīgas lietas, kas šobrīd ir palīdzējuši man izveidot biznesu, un to biznesu ļoti veiksmīgi ir attīstīt. Tā kā, manuprāt, kaut ko par pārdošanu es saprotu, kaut ko par mārketingu arī es bišķi saprotu, un tas zināšanas mēģina nodot cilvēkiem tālāk, un tam arī ir šī mūsu pārdošanas, jeb affiliate marketing Telegram grupa, kur cilvēkiem vienkārši mēģinu nodot to, ko es zinu, un ceru, ka tā informācija kaut kādā veidā palīdzēs arī viņiem. Tiekamies visdrīzāk rīt, varbūt parīt, paskatīsimies, varbūt pāriesim sākumā katru dienu pa podkastam kādu mēnesi, kamēr es sagūšu, un tad reizi nedēļā, bet katrā ziņā ielaiko, subscribe, nosūti draugam, ja tev patika, un tiekamies 4. epizodē.